Čau! Mums ir jauni draugi parādījušies no Lietuvas. Un šodien esam Likteņupē, Daugavā. Un mēģināsim noķert kādu veidu zivīti. Un tā tad, pieskaroties šai tēmai, mums Lietuvas draugi ir atsūtījuši šādu paciņu, kurā ir iekšā varbūt feeders, varbūt karpu makšķeri, bet visticamāk tas ir spinnings. Tā kā skatīsimies, ko mums lietuviešu draugi ir atsūtījuši, pamēģināt. Un tad jau skatīsimies, varbūt kādu zivi arī uz šiem jaunajiem mānekļiem noķersim. Aiziet! Tukšs! Tā, kas tad mums te ir? Optimus Crazy Fish. 8 pēdas, tātad 2,44 cm spinnings. Tests 314 grami. Principā tas vairāk būtu domāts tādiem sapaliem un forelēm. Forelēm pa jaudīgi, vai ne? Krūmiem es teiktu, kad bišķiņ pa garu. Priekš tādas krūmu makšķerēšanas šis varētu būt tāds izteikts platāk upju rīks, bet to mēs vēl redzēsim, kas tad īsti iekšā ir. Divdaļīgs elements. Tas ir viens posmiņš un otrs. Ui, smalki, smalki. Samērā nav ātras akcijas, tāds samērā viegls elements. Tā kā skatīsimies, kā mums veiksies. Crazy Fish. Cenu nerādām. Lūdzu, šis ir pirmais, ja, tāda pirmā dāvaniņa, ar kuru mēs mēģināsim ķert zivtiņas. Cenu noplēšam, jo dāvanām cena nav vajadzīga virsū. Tā, šis ir viens. Un kas tad mums ir otrs? Tā, šis jau ir kaut kāds jaudīgāks bišķiņ rīks. Šis izskatās... Kas tad mums te virsū nekas nav rakstīts? Nē, ir rakstīts, šis ir 9,3 pēdas un garums centimetros 2,82 cm. Tātad, un tests 8 līdz 28 grami, ko diezgan labi varētu izmantot, es domāju, šodien tātad mežavību ķeršanai un visticamāk arī tādai agrējai pavasara copēji taimiņiem. Un tā kā taisam vajā, skatāmies. Ar visiem bļembakiem virsū. Nu jā, šis ir cietāks elements, tagad arī domāts smagākiem mānekļiem, tā kā ātrāka akcija. Principā tikai jāsāk makšķerēt, un tad jau sapratīsim, cik labi metās un kādas sajūtas ar šo jauno dāvanu. Aiziet! Mums palika vēl kastītes. Žvejības eikamiņas. Jā, pasties. Te mums cepurītes jaunās. Un daudz dažādi mānekļi. Šis ir sapalam. Mūsu operators to noteikti izmantos, jo viņiem patīk sapalus ķert ar woblerīšiem. Te ir dažādas uzlīmītes. Tāda ir, kas tas tāds ir, es pat nezinu. Kas tas ir? Mežavimba. Mežavimbai, reku mežavimba arī uzlec un lieliskajā mūsu Likteņupē. Tā, tas ir mežavimbai. Šis ir mežavimbai arī. Tāds te māneklis šodien noteikti pamēģināsim. Tāda ir super kombo arī mežavimbai. Viss vienīgi mežavimbai. Šis mums ir arī mežavimbai. Šis ir... Kas tas ir? Tas arī mežavimbai. Šis arī mežavimbai. Ļoti labi. Šis mums ir arī mežavimbai. Nē, tas ir woblerīts. Arī? Arī mežavimbai. Ideāli. Šis mums ir sapalam. Jā, nekā es pat sāku jau atšķirt jau. Tā, mums vēl ir tālāk ir mežavimbai. Šis ir arī mežavimbai. Šis ir arī mežavimbai. Šis ir
Arī mežavimbai. Principā ļoti daudz dažādu mānekļu mežavimbām. Un tad ir tā, kas mums tas tāds ir? Kas tas tāds? Jāni? Šis sapalam. Jocīgs, ir tā kā bonbonsiņi tādi. Gan jau sapals labi ēdīs, bet to jau Jānis labāk zinās. Tā, šis mums ir arī sapaliņam. Uz hakī krāsas vairāk elements. Ui, šis ir labs. Sapalam? Sapalam. Šis mums ir... Negaitiniet. Šis mums ir sapalam. Visticamāk. Sapalam. Šis mums ir... Arī sapalam. Viena sapali un... Nu, te baigās bombongas atsūtīts. Es pat šāds es neesmu redzējis. Sarkanām acīm. Tiekam? Tam pašam. Sapalam. Tātad šodien mēs ķersim sapalus un mežavimbas ar šiem jaunajiem rīkiem. Tā kā skatāmies un dosim savu atzinumu par šīm jaunajām dāvanām pēc copes. Tiekamies vēlāk. Kurš tad asars labs? Asarīti. Pirmais. Kas pa smokumu, ne? Uz džigucīšu paņēma. Vai paiks asarītis, postaties. Tas jau vienreiz tur ņēma. Kādi smuki, postaties, kāds pumpains. Nu, tak forši džigot tos asarus. Kapitāli. Uz pamuti. Un spuriņu. Laižam vaļā. Mēs plūstoši no domas par mežavimbām aizgājām uz asariem, jā. Bet bļāviens, viņš tur bija. Viņš paņēma vienreiz, bet neuzsēdās. Un es iemetu vēlreiz tur. Tagad mēģināsim ritīgi tālu metienu. Varbūt, ka izdosies tas pats. Iemetu tieši turpat. Nā. Viņš pa tālu. Bet, kā saka, tie cilvēki, kas makšķerē no krasta, met maksimāli tālu upē iekšā, un mēs tagad esam ar kopā ar Jāni piebraukšu pie paša krasta un ķeram asaras makšķerēt uz krastu, nevis uz vidu. Tā kā tas tāds fenomens, jā. Cilvēki no krasta ķer uz upes dziļumu, un tie, kas sēž laivā, ķer uz krastu. Absurdi, vai ne? Kuram taisnība? Nezinu. Baigi labā vieta, baigi labā. Es esmu šokā par Likteņupes skaistumu. Kaut kas prātam neatverams. Es nevaru iedomāties, ka Daugava var būt šāda. Tikai uz fotokartiņām bija redzēts, kad nebija vēl Hess. Bet izrādās, virs Jākapils, fantastika. Vienkārši fantastika. Latvija ir skaista, kungi un dāmas. Nu, labo kamerā. Lūdzu, nenokot. Bet pat mēneši izskatās. Tu ātrāk smelmat tur karājās. Nu tā, lai jums izsāstītu, kas notika. Andis redzēja, kā tur kaut kur kaut kas aizbēg, pamūk, un izrādās tas nebija ne sapals,
Ne mežavība. Ne mežavība, bet zaļais monstriņš. O, tu paskaties kāds līcītis. Jāmēģina iemest ar. O, kā uzlica. Pie krasta, jā. Puk tur. No. Jā, vaku var piebraukt, redzi, pa to zemes ceļu. Un te var to krastu, nu, iešana gan, nu, baigi. Smagā ir. Pa tām niedrēm cīnīt, bet piebrini pie tām niedrēm un mēģina apcepēt. Ir! Tā, nesasteigt tagad, nesasteigt. GoPro laikam ieraksta. Ui, tu... Labi. Paiks! Paiks vēl viens? Jā. Ej, tu nā. Tādās... Bobleris mutē! Nē! Ir! Lūdzu! Enkurs, savādāk. Mēs te kamēr... Voblerīts izglābts. Nu ko, ir aizvadītas cik stundas? 2. Iespējams, kaut kur 2 stundas esam upē. Tā kārtīgi makšķerējam. Un tikai tagad, principā, sākās tāda samērā laba aktivitāte. Esam noķēruši 2 asarus, 2 līdekļus diezgan samērā īsā laikā. Un pagaidām cenšamies noķert arī kādu mežavību, bet šobrīd, ja mēs tā globāli skatāmies, tad mežavība pagaidām nav nekur devusi ziņu par sevi, bet joprojām turpinam. Un jā, šis kātiņš esmu izmēģinājis jau vairākus mānekļus. Tiešām liekas tiešām ļoti jūtīgs un tas pirmās iespējas man kā mušiņu makšķerniekam liekas ļoti labs. Tāpēc jā, mēģināsim tagad tikai noķert vēl kādu lielāku zivu uz tā makšķeru kātu, lai saprastu, kā tad īsti šis kāds tur zivi. Gan straumē, gan ārpus traumas, un ko es varu pateikt pa vakaru. Vakars ir vienkārši fantastisks. Mēs šobrīd gaidām šo zelta stundu, kad lampiņa, kas man ir aizmugurē, paies zem apvāršņa, un tad visticamāk arī kaut kas notiksies. Vai tas tā būs vai nebūs, mēs to vēl tikai redzēsim. Tāpēc mēs ar Jāni turpinām makšķerēt. Jānis ķer līdekļus, es ķeru mazos asarus. Nu kā parasti, sportistiem jau mazie ķerās. Aiziet, turpinām. Tikko runājām, kad sāksies copīte. Un ko jūs domājat, ko es noķēru ar... Kāds ir jūsu domas, kas man ir galā? Jānis jau smaida, bet ar samērā lielu bleķi. Vai vaibers? Tas ir vaibers, jā, Jāni? Es nemāku pateikt. Tas ir ālans, draugi. Ālans un smuks ālans. Mēs mēģināsim viņu iesmelt iekšā. Oi! Nu, copa Daugavā ir vienkārši fantastiska. Fantastiska. Jā. Galvenais neizmest ārā neko. Ja pavisam godīgi, tad man kā mušiņu makšķerniekam es varu atklāt pavisam maz noslēpumu. Šis ālans ir pirmais manā mūžā noķertais ālans, tā kā jāsāk laikam būs spinningot. Nu, fantastiski, fantastiski. Un ko te viņš trapēda? Šādu te zivtiņu. Un kas tu neesi, izrādās, ka ālanti pie zinām izmēra paliek arī par plēsējiem. Fantastika, vienkārši fantastika. Mēs, protams, turpinam, bet jūs turpināt skatīties.
pat nepaspēju pateikt, ka tā, viss bija beidzies. Ko mēs redzam? Asarīts! Ja mēs tā nopietni pavisam pieejam mūsu copei, tad priekšā mēs redzam, šobrīd tur ir ļoti labs plaukts, un tur stūrī starp citu uzlots tikko mežavimba. Un, ja mēs skatāmies, tad diezgan labi redzēt tādu ļoti lielu kritumu gauju, ja tiešām tās tā kā vilnis veidojās, un pārsvarā, ja mēs braucam copēt mežens, šādā vietā, kur ir diezgan strauji straumi, tad mežaviņas pārsvarā uzturās tieši pirms straumes un arī pēc straumes un pašā straumē. Tad, principā, šīs te visas vietas vajadzētu apmakšķerēt un teiksim tā, arī vizuāli izbaudīt, ķerot zivis. Tā kā, mēģinam un skatāmies, jo šobrīd ir tā zelta stunda, un daudz mēs nevaram runāt, mums jāmakšķerē. Kamēr mēs runājām par copi, teicām, ķersim mežens, bet es joprojām turpinu ķert mazos strīpaņus. Šie nav jūrnieki, jo jūra vairs šobrīd uz šejien netiek. Tā kā, principā, jums vienmēr jābūt līdzi braucot copēt uz Daugavu. Vismaz 3 makšķerējumi. Viens ir, kas ir domāts džiks, tātad asaras zandarts. Tad ir lielākiem mānekļiem, kas ir domāts vairāk varbūt samēm un līdekā, un tad jābūt vienai makšķerē, kuru var ļoti tālu mest, kas paredzētu vairāk varbūt sapaliem un mežavimbām. Tā kā, te ir kur izvērsties, un mēs ķeram šodien pilnīgi visu, jo pagaidām ķerās pilnīgi visu, izņemot mežavimbas. Tā kā mēģināsim pāriet uz mežavimbām. Džigu liekam nost, jo reku priekšā jau sākās strauma. Skatāmies un brīnamies. Kā es minēju, man ķerās tikai mazās zivis. Lai ko es arī liktu, man ķerās asari. Šodien man ir asaru diena un viens ālantiņš pa brīnumu pieķērās. Nekas, aiziet, turpinam. Kuru katru brīdi. Lasu kukaiņus, jā. Kas tie tādi ir? Kas tur bija? Mežavimba, tur bija mežavimba, viss notiek, zivis ir aktīvas, zelta stundas rīt pilnā sparā, bet ne mums uz āķa. Kājas pa 3. Tā kā mēs iespējams kaut ko darām bišķi nepareizi. Varbūt arī nē. Jā, tagad. Interesanti. Priekšēji var dzirdēt jukonu. Baigās krācis tur ir. Bišķi bailīgi. Nekas. Brauciet uz Daugavu. Mēģiniet. Jums patiks. Stāvi mierīgi. Tas sevi nopietni. Airiem arī jābūt līdzi. Te vējš nepūs. Pilnīgi necik. Šis bija vareni. Jā, iesaku visiem, brauciet pa Daugavu, fantastika. Strauma ir, ātrums ir, zivis arī ir, tā kā jāmeklē tik piedzīvojumi. Ja būs labi. Redzam, ka tumsa tuvojās diezgan straujiem soļiem, bet no tā, kā Jānis teica, baidīties nevajag. Jāmakšķerē tik ilgi, kamēr jums atļauj pašiem laiks un vēlme. Tā kā noteikti var makšķerēt arī visu nakti, jo šobrīd mēs diezgan aktīvi redzam, kad meža vimbas tieši tikai tagad ir aktivizējušās, un pulkstenis šobrīd ir kaut kāda bez 20, 11, varbūt pat jau 11, bet joprojām ir gaišs. Tā kā mierīgi arī turpināt vēl ilgāk. Un ja mēs pastamies aizmugurē, tur diezgan liela krāca bija, ko es ieteiktu vienmēr, ka jūs braucat cauri krācēm, ja jums ir kāda mazāka vai lielāka laiva, tad vienmēr ejiet krācē ar purngalu iekšā, nevis ar sāniem vai ar muguru, jo principā tas var novest pie diezgan bēdīgām sekām, un jūs visi mantas un arī jūs paši peldēsieties. Un
Pēc tam jau būs jautājums ne jau par makšķerēšanu, bet kā tik krastā, sveikam un veselam. Tā kā vienmēr tam pievērsiet uzmanību, un ja jums ir laiva airi, tad noteikti straumi ieiet cauri, airējot uz priekšu un aktīvi airēt un sakojot līdzi visu laiku, kas notiek laivu. Tā kā mēģināt turēt pareizo virzienu uz priekšu. Un ko vēl var piebilst? Ko tad vēl īsti var piebilst šajā skaistajā vakarā? Mēs turpināsim, mēģināsim ķert meženi, jo meženi šobrīd mūs piemāna. Mēs viņus piemānīt nevaram, bet mēģinam, tā kā nekas vēl nav zaudēts. Jo vasarā naktis ir īpaši garas, tā kā mierīgi var copēt pat līdz. Pilnīgi tums jau ir. Meženis kā nav, tā nav. Tad mēs turpinam. Jānis Jārāns vēl nav atnesis smiedziņu, tā kā viss vēl notiksies, es domāju. Redzam, ārā jau ir nakts, pulkstens ir gandrīz 12. Copi šodien beidzam. Vai copi izdevās teikt noteikti, jo pirmo reizi es personīgi iepazinu Daugavu no šāda te redzes punktu. Esmu sasodīti pārsteigts par to, cik Latvijā ir skaisti un cik te ir forši un brauciet vienmēr copēt. Un noteikti atbrauciet šo te posmu no Līvāniem līdz Jēkabpilī. Izbaudiet, tā ir fantastika. Es tiešām esmu pārsteigts par mūsu likteņupi. Tā kā brauciet, mēģiniet ķeriet un tiekamies pie ūdeņiem un nākošajā epizodē. Čau, čau!